Un man ir ļoti liels gods organizācijas visu Latvijai vārdā sveikt jūs šajos bezgala nozīmīgajos un skaistajos svētkos. Pirms 90 gadiem drosmīgi un tam laikam visnotaļ radikāli cilvēki parūpējās par to, lai mums būtu tāds 18. novembris. Un būtu tā, ka tieši laikā pajautāt, kāpēc? Vai tāpēc, lai mums būtu vairāk brīvdienas, vai varbūt tāpēc, lai mēs varētu šovakar vērot svētku uguņošanu, taču nē. 18. novembra galvenais mērķis bija dot latviešiem šīs zemes virsū pašiem savas mājas. Savas mājas. Savas. Kur dzirdēt tikai savu valodu un kur pašiem būt saimniekiem. Diemžēl šo nozīmi daudzi šodien aizmirst. Par patriotiem sevi var saukt daudzi,
un tā arī sauc. Par patriotiem sev sauc cilvēki, kur gatavi pārdot savu zemi. Un, piemēram, cilvēki, kur gatavi Latviju redzēt arī Krievijas sastāvā. Viņiem ir tādas tiesības, un to nevar aizliegt. Bet no tā nemainās 18. novembra būtība. Latvijai ir jābūt latviešu zemē, un Latvijai ir jābūt latviskai. Tieši tāpat, kā 18. novembris ir pamats Latvijas valstī, tieši tās pats pamats ir arī atziņa, ka šī zeme pieder latviešiem. Un visiem citiem ir jārēķinās ar šī zemes saimnieku noteikumiem. Šeit šodien kopā ir visdažādāko paudžu pārstāvi. Šeit ir arī mūsu veco tēvu un vecmāmiņu paudze ar sirmām galvām. Daudzi no viņiem šodien dzīvo cilvēku necienīgos apstākļos, ar necienīgu sociālo stāvokli, ar necienīgu valsts vadītāju attieksmi. Bet tomēr viņi ir šeit, mūsu vidū, jo ir kaut kas, kas viņiem ir visaugstākajā vērtē. Es gribu izmantot iespēju un teikt viņiem lielu paldies. Vēl vairāk, es atļaušos šeit klātesošo jauniešu vārdā teikt lielu paldies par jūsu Latvijai ziedoto mūžu. Tas, ko jūs esat izdarījuši, mēs to spējam novērtēt, un mēs solam to attaisnot ar saviem darbiem. Es vēlētos tieši jūs, ļaudis ar sirmām galvām, sveikt ar dziesmu, kuras jūs savulaik dziedājāt, kad bijāt manā vecumā, un es ticu, ka mūsu paudze to spēs nodziedāt nesliktāk. Šajā dziesmā ir vārdi: augsim lieli, augsim stipri, būsim sveiki veseli, uzdziedāsim, uzdziedāsim augstu laimi Latvijai. To arī visiem jums novēlu. Nevis slinkojot un būsot tautu laba godā ceļ, bet pie prātā gaismas kļūstot, tautā zied un tautā zeļ, tautā zied un tautā zeļ. Ir kur zeme, ir vidzeme, ir Latgale mūsu. Tagad dosimies Basteikalnu virzienā. Cenšamies, cik nu tas ir iespējams pie šāda skaita. Daudz maz pulcēties lūdzu pa 4. Iesim lēnām, netraucējot viens otram, būsim uzmanīgi un, protams, soļosim ar lepni augstu paceltām galvām. Mēs esam latvieši, un šī ir mūsu valsts, un mums ir uz to tiesības. Sveikti svētkos!